Tā nu ko esmu atvedis Iksiņu uz Tukumu, kā redzat uz evakuātoru. Gaidām saimnieku. Saimniekam arī, kuru katru... sveicināti. Zini kā, neierasti godīgi ar kā to viss noteikti. Neierasti braukt vilcienu, bet jaunā YouTube sērija Auto 2000, prieks būt šeit. Prieks būt šajā sērijā. Nu, ne no tā varbūt labākās situācijas, bet nu kā to ņem. Ļoti daudz cilvēki ir rakstījuši un jautājuši, kā ar Iksu, vai Iksu pārdeva par 15K. Un es esmu nonācis līdz tam, saskāries ar to, ka uz pārdošanu nedaudz X, es nezinu, neteiktu, ka ir tur noplīsis. Vienkārši ir vajadzīgs servisa apmeklējums. Ja? Kaut kā tā īsumā, X nekur nav pazudis. Mēs tagad esam Tukumā, Arčer viņu atvedis, es esmu atbraucis un dosimies servisu un sapratīsim, kas ir noticis. Nu, situācija ir tāda, ka braucu, it kā degviela bija, viss bija kārtībā, braucu un vienā brīdī vienkārši pa mēmajiem nometās un vairāk tur nekas nebija, nekāds braucējs bija. X vienkārši stāvēja, un tāpēc ir pagājis laiks un X atpakaļ ir acīs, redzes lokos jūsu. Baigi labi, ka arī evakuators bija, ka varēja atskriet pakaļ savākt. Jā. Slikti, ka nevarēja manīm kopā braukt. Būtu interesants ceļš bijis. Bet nu nekas, to es Tukumā. Iksiņš arī ir Tukumā. Es domāju, jālaiž ir uz servisu. Jā, daudz jautājumu es domāju, ka no cilvēkiem būs. Bet es domāju, bet ir tā, ka uz pārdošanām tiešām vienmēr kaut kas notiek, ne? Tā kaut kā tāds ir. Mēdz tā būt. Katrā ziņā neesi pirmais, teikšu kā ir. Jā, bet bija nedaudz tā pauzīte. Vienkārši nesnāca katram savu darbu, gan Auto 2000, gan man. Nesnāca ātrāk to Iksu dabūt uz Tukumu. Pagājis laiciņš ir, bet nu, it is what it is. Jā, tā kaut kā. Tieši tā, tāpēc esam Tukumā. Autiņš ir uz evakuātoru, laižam uz servisu. No saimnieka ir vēl kaut kas sakāms? Zini kā, nav nekas tā sakāms. Es zinu, ka tulīdās saradīsies visi tie komentētāji, ja, ka tur nu skaidrs, viss tas. Bet klausieties, nu tiešām Iksam vienmēr viss bijis kārtībā. Nu kaut kā tagad uz pārdošanu ir jāuztais pārbaudas. Ir jāsaprot, ka autiņš nav jauns. Nu, mēdz būt problēmas, bet te jau arī nav kritiska problēma. Un autiņš arī grib vienkārši ilgāk uzkavēties ar mani, saprot. Tur vienkārši viss, viņš dizainā visu, un tāpēc negrib tik viegli aiziet no manis, tāpēc ir tas ilgāks laiks vajadzīgs, kamēr viņš nonāk līdz tam jaunajam saimniekam. Bet nu neko, vismaz pirms tā reālā pircēja mēs aizdīsim uz servisu, un tur tiešām visu vēlreiz izies cauri, jo kaut kas ir parādies. To visu izdarīsim, salabosim, un tad... Es ar evakuātoru kādreiz braucu? Neesmu. Blakus vismaz sēdēs esi? Nu, tad tev būs pirmā reize. Nu, pirmā nebūs. Ne? Nebūs? Nu, kā to ņem? Okay. Varam ieskaidīt kā pirmo saturiskā pasaulē. Okay. Nu, ko, laižam uz servisu? Laižam uz servisu, un tad viņi diagnostiku skatās, pieslēdz klāt un sapratīsim, kas un kā. Patīkam skatīšanās, jā. Tieši tā. Popkorns, viss tur dzeram, jā, viss tas. Protams. Jā. Tu pats esi braucis ar šo aparātu? Bet, protams, neredz, es taču pie stūras, es neredzu darba drēbēs esmu. Nē, tas, ka darba drēbēs, tas skaidrs, bet jā, nu, kaut kā ļoti interesanti, ka tas ir viss tā noticis, bet es domāju, ka pats interesantākais tikai priekšā ir. Tieši tā, tāpēc obligāti sekojiet līdzi, video būs ļoti interesants. Tāpēc, jā, laižam tēt uz servisu, Niklaus ir savākts no stacijas, Iksiņš ir aizmugurē un laižam uz servisu. Labi, zini kā, tu kā auto speciālists, auto tirgonis, nu, X cena mainīsies pēc šī servisa apmeklējuma uz pārdošanu? Nu, kāpēc? Sataisīs vienkārši, lai nākamajam klientam viss ir kārtībā, lai nav problēma. Tad principā tā cena paliks. Nu. Jā, protams. Labi, tev nojauta varbūt tās, kas varētu pēkšņi tā, kaut kas parādīties. Kā jāsaprot ir arī, izstāsti lūdzu arī, kāda bija tā problēma, kā viņa izpaudās, jo tā grūti tev tagad uz sitienu pateikt, kas varētu būt pa problēmu. Nē, es to saku, bija tāds neliels slīkumiņš augšā, es tā kā braucu un noslāpst. Un nevar vairs piedarbināt? Nu var, bet tad nav, zini, tad in and out tāds prikols bija. No? Okay. Un tad viņu mēģināja vairāk, un tad jau nekas tur nesanāca. Nu, grūti teikt, varbūt kaut kas ar degvielas sistēmu, varbūt kāds sūknīts vai kas. Nu, tāpēc aizbrauksim uz servisu, tur jau džeki būs priekšā, kolēģi, un tad jau sapratīsim, uztaisīsim diagnostiku, pacelsim uz pacēlāju, apskatīsimies, un tad jau redzēsim, kādas problēmas, pieslēgsim datoru. Pastāv iespēja, ka tā varētu būt sūkņu pārbaudītājs.
Visticamāk, grūti teikt, tagad pacelsim, apskatīsimies, un tad jau, kā saka, diagnostiku uztaisīsim, un tad jau sapratīsim, kas tur ir. Nu tā kaut kā, jā. Kas ir. Jā, var redzēt, arī X te patās stāv. Kas lēni nāk, tas labi nāk kādam jauniem pircējiem, jā. Nu mēs izdarīsim visu, ko varam izdarīt, nu. Tieši tā ja vēl kāds šaubījās par to, tad šis protams, video... arī apskatīsimies arī vēl, nu, kas ne jau, ka tikai to iziesim cauri visam, uztaisīsim diagnostiku un pie reizes jau vēl kaut kāda sīkumiņa varbūt ir, pie viena arī to sadarīsim. Nu, lai tad klientam atdot gatavu autiņu, lai nav problēmas. Nu tā tad vienkārši X cena vēl pacelsies vēl lielāk, gribēju pateikt vienkārši. Jā, griezīsimies iekšā lēnām. Ok, mēs te varam kaut ko. Jā, lēnām. Gabarīt lieli ir šitam autiņam, tāpēc Tātad tu esi iepriekš sanāk sazinājies ar servisu, ka mēs būsim, jā? Jā. Neiebrauc rekur uz... Kā sazinājies servisu, uz mūsu servisu brauc? Nu jā. Lītās tur opčiks priekšā būs. Labākais, ziniet, kas ir, ka tu brauc pie savējiem uz servisu. Bet ja jūs neesat pārliecināti, tad jūs varat arī uz savu servisu aizvest. Pareizi, Arči? Protams. Let's see what happening! Tā rekur jau kaut kas mums gaida, jau viss brigādi jau ir. Visi ir sagatavojušies šim X notikumam. Kas tad X-am ir noticis? Visi, jā? Pogu spiežu, 4 cilvēku uz vienu mašīnu būs. Let's go! Nu ko, saimnieki? Esam atraduši Bambi uz viņu mīļāko vietu, kur viņš var vispār atrasties, ja, ko daudz teikt komentāros. Liksim šito, nu teiksim, tagad kā tu šitā stāvi. Šis būs thumbnailā. Ok. Šis ir tā kā, rokas es nevaru salikt, jo vēl nav atrisināta lieta, bet šitā te. Ok. Kad būs atrisināta, tad liks rokas, jā tā? Ok. Uz atkārtotu pārdošanu. Okay. Tā kā gatavs diagnostikai. Jā, gatavs. Jābrauc iekšā, man kaut kāda nojausma ir, kas tur varētu būt. Mēs jau par to runājām, bet tagad redzēsim, kas ir realitātē. Šobrīd tādās domās ir. Bet X tiešām, nav nevainas. Sagaidīsim, superīgi gadu nobrauc. Robi sagaidīsim, viņš ātri aizbrauc pēc detaļām. Jā. Viņš aizbrauc pēc detaļām, ne tavam X-iņam, bet vienam citam autiņam, jo mēs jau arī paralēli vēl skrūvējam mašīnas. Pagrējā? Tu redzēji, kombinizonu. Skrūvējat? Bišķi. Tu parādīji, kā tu izskaties? Nē. Parādi. To pēc tam redzēs, to jau pēc tam redzēs, es tāpat viņu celšu pacēlu. Bet ja jūs redzat, kas viņam pa botām kājās ir, un tad viņš tā kā apģērbies, es jums neliktos. Būs kāda ir viņa darba specifika. Tā, ko jāiefilmē, jāparāda X-iņš, nē? X-iņš ir, jā. Nu, neko jāceļ nost, jāceļ iekšā, bet, starp citu, viņš ir kādu laiku pastāvējis. Pa to laiku arī cilvēki, tāpēc arī rakstīja un jautāja, vai pārdeva, vai kas jau cilvēkiem tagad neziņa tāda ar šo YouTube sēriju, tad vismaz cilvēkiem būs tāda skaidrība, kas tad ir noticis un kāpēc bija tāds klusums. Jo mēs jau jebkurā gadījumā dod ziņu par to, ka X ir pārdots vai kaut kādas tālākās gaidas par viņu. Jo tomēr tas ir X 2007. gada. Mana kravaļa pirmā mašīna. 8. gada. Kāda 8. 7. gada? Ko jūs prikuļiet, jā? Jā, bet neko ņemsim. Neko ņemam. Ceļam nost viņu no tālīt, zanam iekšā, vai ne? Brauc, ne? Aizcēris kaut kur. Tipisks BMW braucējs. Neko, ceļam nost, zanam iekšā. Ceļam nost, zanam iekšā un skatāmies, kas vēderā tur ir. Tieši tā. Ņemam nost stropes, dzīsim iekšā. Tā, kas mums te ir? Te ir vaļā. Ne pirmo dienu dari, vai ne? Nu, bet tak, protams, ko tu domā? Ne pirmo dienu runāja par atrunām. Pirmo dienu to nedomā. Nu, zin kā, mēs nebijām noteikti... Mēs noteikti nebijām par šo domājuši, plānojuši, bet... Nu, kā redz, katram pienāk tā reize. Neko darīt, kā ir, tā ir, nu. Kā ir, tā ir. Labi, bet ko mēs sakam cilvēkiem, kas skatās un kas rakstīs nepatīkams komentārus šobrīd? Nu, pastāvos draugs aizdomā pašam, sarunāts. Kā mēs to reaģējam, godīgi? Nu, es nezinu, vai tu vispār vajag uz to labi, reaģēt? Tev tā ir ikdiena vispār, bet man kā BMW braucējam. Es nezinu, tas tev, BMW braucējiem vienmēr būs kaut kādi, kas izsakās slikti, tu jau pats zini to. Iedomājies, tev ir BMW un viņš jau uz ielas izceļās. Tas gan. Dubultā, ne? It īpaši vēl uz evakuatoru stāvā. Bet neko, noņēmām stropes, laižam lejā, dzīsim iekšā. Kā tu domā, cik daudz cilvēki redzēja to, ka BMWs ir uz... Nu, vot nezinu. Vajag neviens man nemāja pa ceļam it kā. Nezinu, redzēs. Ir viss žokli izdaudzījumam. Es biju
tur jā, virsā. Nu, tu brauc, lai nav pirmo dienu tu strādā. Davai, laid vaļā! Tā! Tas ir kā izšautu gaisu. Lai ripo. Nu, lai ripo. Op! BMW X5 hibrīdā. Jūtat? Pat needzīt, kad skan motors. Es vienkārši neesmu izgulējies, Džek. Es saprotu. Tu pats lai eļu? Jā. Kāpēc lai garām? A? Kāpēc lai garām? Bišķiņ, laikam, jā. 5 vai 30? Jā. Jomā, jā. Tev tu šlai, teici 5 vai 40. Ne? 30. Tev servisā, teici 5 vai 3. 30? Jā. Točne? 3. Nu, labi. Davai, dabūsim augšā uz pacēlāju un nākamies kādus jau augšā mašīnas pacēlāju. Skatāmies, kas ir noticis. Labi, Džeki, stumjiet. Es tev kā neietu. Nu, davai. Tur ir jau neietu. Es to nofilmēšu. Nav, ielic, neitra. Ir, jā? Varēs, filmēju. Mierīgi. Sākam. Ārča palīdzēt, vari? Mani jānofilmē. Sveiciens manam trenerim Sandim Prūsim. Mani Nākamā jānofilmē. nedēļa atkal būšu uz nometni bobsleja izlase. Tev jāpagriež stūra pa Vārds kreisi. zina, ka stumti grūtāk nekā stūrēt. Man liekas, ka nezināju. Es saku uz priekšu. Džeki, es filmēju. Tas labi. Tad mēs viņu nedabūsim augšā. Nu, filmēju. Parking iet, pī. Bet šeit var palīdzību. Te Sākam. nebūs. Nu, nedis, ka jūs uztumiet divatā. Jā, palaižam bišķi apakaļ, lai sūpienu. Nebūs. Neripo. Kā šūpolīts. Tikai lieldienā šūpo. Jā. Davai. Nu jau. Jā, Uldons atnāca varēja vispār nenāk stumplējā. Tāda sajūta bija. Tā es kādam vajadzētu pastūrēt, mums nav kas stūrē. Jomā, jā! Jā, uz izjūtām apstājās, ne? Kā bija? Robčiks uzmetīs līdz pacēlājiem. Buļļa! Viņš dzird, kā iebrauc. Viņš izbīdīja ārā. Varbūt nevajag celt. Varbūt neceļam. Ieraudzīs to, ko negrib redzēt. Bišķi paceļam. Šiet? Ir? Tas ir gals jau. Pēc līdz maliņākums. Aizēj līdz Robčikam. Šo nofiksēja. Nu kā tev sanāk? Man ļoti labi. Tu ne pirmo dienu, es domāju. Protams. Tas laiks strādāja katru dienu. Būs Bet labi. Ir? Es nezināju, ka Auto 2000 arī pa servisiem šito ņemās. Mēs visi pūlējam, detailings, taisam visu. Apkopes. Ai. Es nezināju, Arči, ka tu tā arī vari darīt. Nu, mēs esam universālai karē. Bet te pasies, kas tev pa apaviem kājās. Tāds darba kedz. Par šveic kombināciju.
Vestīt, viss kā nākas, ķeramies klāt pie Un šeit. skaists brillīts tev. Vienīgais, es ceru, ka man dzird, jo man miķīts nav. Skaists brillīts tev. Paldies! Mēs kur pannas jāapskatās reiz tūlis. Obligāti. To Pēc tam sāksim. uzreiz arī, es domāju, jāpiemet arī kompis ir. Jā. Šeit šito. Aicis nav dzīves, ne? Traķis nav dzīves un tur vajadzētu arī pie kompiņa piemest uzreiz. Apstīties, ko rāda dators. Robčik varbūt ņem manējo vienkārši. Nē, būs labi. Tas ir pēc gaismiņas sekundi. Iebaņi. Apakšā viss labs, smuks, savs. Gandrīz. Klīner vai tur litre? Vai aķenīt? Savs? Nē, aķenīt. Tur jau tā pannas noiet nost. To es? Apakuma vēl. 8, ne? Jāņem pants. 10 nav. Jāņem pants nost. Apskatīsimies, kas pa problēmu. Es zobārst ieslēdz izslēdz. Baigi netīrēs. Tā varētu. Tāpēc man ir šī tāds universālās kabatiņas iemet iekšā. Arī iepsapsies kā. Mums vēl Robi ir, zin, cik daudz priekšā. Mums vēl placi klienti ir. Nav klāvs pagaidām pa turien, tad mēs pēc tam Tā ir samainīsim. maziņa. Kur tu te? Šitā. 10 dar vajadzēs muciņu. 10 muciņu? Jā. Davai tulītās. 10 muciņu. Tulītās apskatīsimies. Jā, man, jā. 8 un 10. Pievilkš to vienkārši kolēģi ratus klāt un viss. Tā, 10. Tā nav 10, re, kur ir 10. Var mēģināt šitā. Nu, tā kaut kā mums te notiek, tā mums te kaut kā notiek. Mellēm, rokā. Mēs visām tik klāt, lai vēl varētu. Tā. Micīts, tās ir micīts. Nu, Būs māma sērija, ne? nē, man kā. Tā. Izskatās jau, ka varēs. Izskatās. Ar Robim ir miķi, viss labi. Laikam, ok. Tu man var vajadzēs noiet postā, tā. Tiksi? Ir? Jā, sveiciens. Brauc pa grūtē, ne? Kaut kur ir. Kur tu esi braucis? Au, bļā. Nav, tā nav Rīga. Tā nav Rīga. Tā točnē. Kur plēš? Saplēst. Nu, jā. Sveiciens Imelim, kas man šito iemācīs visu. Kur te vēl ir mums? To arī ņemsim nost. Vai jūs točni to darat pirmo dienu? Nu, ne. Nu jā, visu daram pirmo dienu. Ņems arī nost lielo, ne? Skatīsies, vai ne? Šita mums vajag. Šita. Tur tas sūkīs, Filtrs ir. Arī kur ir, ne? Pasist pa viņu vienkārši. Nu, jā, tad kaut ko maini. Kuvalda atnes. Kuvalda? Būs. Jūs daudz jautājat, kas būs mans nākamais auto. Arī viņš šobrīd ir servisā. Un viņš arī ir no Auto 2000. Bet zini, kāpēc viņš ir servisā? No. Jo viņš tikko ir atnācis. Nu, es saprotu. Mēs katru autiņu pārbaudam. Mēs tev vienkārši stāstam. Un pēc tam jūs varat uz placu. Un pēc tam vedam uz placu. Nevar jau likt pārdošanā to, kas vēl nav pārbaudīts. Tieši tā. Tāpēc Tāpēc es pārbaudam. pārbaudu. Audi A6, ja? Audi A6. Nu, kā sajūts? Es tev teikšu, kad eslēniņā. Eslainiņā. Eslēniņā. Pastāst, kāds salons labāk šitam. Nu, Kā salons? Man. Šitas ir competition. Nē, bet godīgi viņš Nē, ir. ļoti, ļoti vecais. Tā kā ar šito tikai pa galvaspilsētām. Katrs valsts. Tu jau dzīvo Rīgā. Nu jā, no, pa centru. Šito sveiciens Kristupam Pantonijas iela arī. No. Pantonijas iela. Iedomājies, kā būtu, ja Audāram uzlikt numurus arī virsū, kā viņš izstītos. Kravals? Zini, kā visi mēs varam sapņot, jā? Sapņojiet, jūs arī tiecties predīdiem sapņiem. Bet, nu, pasteidies kāds A6-nieks, jā, nu. Labs. Viņš arī smuks no ārpuses. Jā, Zolīts ir. Saka, ir labs, jā? Cik?
Jāizdomā vēl cena viņam būs. Apskatīsimies. Būs laba cena. Ja priekš tevis arī izdomāsim. Nē, pārbaudīsim, jā, kā jau minēju, reku saloniņš. Competitions. Pārbaudīsim, uztaisīsim pārbaudīt un tad jau dzenam apakaļ. Nu, Niklaus. Pa krāstiem. Nu, kāds sajūts? Tā par Audi vai Behu? Kā Beha ir uz pacēlāju. Es jau saprotu, ka viņai nekāda tur dižā lielā problēma nav, ko nevar atrisināt. Vai ne? Vienkārši mēs tu uztaisam tādu sēriju, ka visiem liekas, ka wow, kas tur kaut kas. Viss ir normāli, vienkārši viena trubiņa būs jānomaina sūkni. Viena trubiņa cūkne? No, jā. Jā, bet mums vajadzēja dabūt kaut kādu spriegumiņu iekšā viņā un pieslēt ar kompīti un paklausīties. Tagad mēs tur it kā noņemam pants, tiekam klāt pie Ko redzēji? dubļus, kur tu biji laukos, jā. Pa laukiem nebrauc. Nu, tu pats redzi, apskies, atnāc vēlreiz un pasaka, ka viņš pa laukiem nebrauc. Tur Rīgā šitie ir. Pannas ņēma nos, tur kartupeļi krīt ārā. Es pat neatceros, kur es braucu. Nu, tad jau vispār ir bijusi kondīcija, ka tu neatceries, kur brauc. Kai, ko daram, Robs? Nolaižam lejā. Laižam lejā, ne, ja pieliekam kompīti, ne? Būsterīt, jā. Pieliksim būsterīt, pamēģināsim Jā, piedarbīt. filmē mani, Jā, nu palaidīsim to tās lejā. Palaidīsim lejā, ne, es domāju, pieliksim kompi un tad jau domā. Lipas jāroja lejā. Zini kā, ja nemāk, varbūt nevajag. Kā nevajag? Es ar drošību, es negribu to visi nomest lejā. Ja tu gribēs, var palaist tā, ka viņš nokrit. Nē, mums vajag pārdot, taču pareizi tu saki. Tieši tā. Sirds tev ir, tas ir. Šis ir vienīgais klients, kuram mēs atļaujam ienākt servisā iekšā. Paņem. Tomēr mēs daram un rīkojamies. Paņem. Parasti mēs klients dzenam ārā no servisa. Tas, ka būs arī šitas jādzināt. Vajag izrunāt. Viņš man saka, jāpārdo vēl tas X ir. Viņš jau mācīs. Tas, kurš filmē vai tas, kurš nedara, tas vienmēr zina labāk. Likās aizslīdzies jau, bet nē. Nu, ko pieliksim būsterīt, pamēģināsim piedarbināt, pieliksim kompīti. Mēs varam pielikt lādētāju uzreiz arī. Jā, mierīgi. Tad beigās jārai nost to. Imitē it kā strādā. Tā, plusiņš Viņam nav mums bakās ir ūdens te, augšā. mīnusiņš. Man dzird. Viņš var iet ārā vai no Jā, filmē. man ar tās. Kaut kas viņam ir jādara. Kaut kas tev ir jādara. Es Davai es pielikšu būsteru. Atšķirās būstenis, mēs dabūsim vienā bagāžnieku uzlikum lādēties. Viss notiekās. Kāpēc? Nu, kāpēc? Nu, vot. Viņš pielika, nepielika vēl? No, te. Nu, it kā ir, jā. Ir, Robs? Nē. Būs tā ieslēgt? Beigts. O, paga, turi! Kaut kā pietur pareizi. Bija pirms tam lampiņas iedegās. Aiz viņu palīgā, parāda, kur jāliek. Tā, tu līdz sekundu masu atradīju. Māsu? Masu. Jābūt, Robs. Lampiņas daļpanelī apskaties. Ieslēdzās? Tad jau nedeg. Nav kaut kas. Nu, jābūt, skaņu ir. Skaņa bija arī, jā. Patais tās durvis vaļā, Niklā. Nav, ir lampiņas. Nu, ir, man te dzirksteli arī ir. Nu, nav. Nu, ir, Robis. Jū. Ir slēdzam iekšā. Mēs uzliksim palādēt aķīti. Es jau palielam varu ņemt to būsterīt nos, ne? Jā, būster, nē. Jāpiemet kompis. Būsteru noņemām, dabujām bagažnieku vaļā, uzlikām lādēties. Tūlīt pieliksim kompu, apskatīsim. Tev riepna uzaudzēt, var atnākt? Jā. Sāk man nesaprot, bet okei. Pieslēgsim vienkārši saprast. Un aizdedzīt padod, jā. Aizdedzīt tā atslēga, kur es liku sekundi. Atslēga, kur man ir biļāvens. Nav iekšā. Es nezinu. Tā arī servisā ir neliela problēma, kad zūd mūsu atslēga. atslēga Gan nav? zūd. Viss kārtībā. Es neiedodu. Paldies, redz, kur ir.
Saimnieks tiešām grib iet laikam ārā. Nomierinoša mūzika. Čuk. Es tur nevarētu ielīst. Jā. Izjūtām. Arčs izjūtām mauc. Bez skatīšanās ielika. Ir. Viņš var nestīties nieli. Jā. Viņš vēl prasīja, vai mēs pirmo dienu strādājam. Bet kā mums žēl šeit apvaldi? Tie darbā mums Tie normāli. darbam normāli apau. Ļoti ērti. Īstenībā ļoti ērti. Aizdedz irīt, karoči. Jā. Nu, neko pieliksim diagnostiku kompīti, apskatīsimies, ko rāda dators, un tad jau būs kaut kāds secinājums. Ne? Tad diagnostika klientam 80 eiro uzprasam, jā. Minimums. Tas ir tagad. Tas vēl Tagad mēs zināsim, jā. šitam klientam vēl kas izrunājās. Vēl vairāk. Zinu, šis klients vairāk uz zāli neiet. Viņš tāpat ne. Nu, jā, ka neiet. Palaidies. Viņam neko nevajag galvenais teikt. Es tam vienkārši tām uztaisīšu, ne? Viņš jau tāpat nedzird. Mums klientiem labu mašīnu pārdosim. Tagad nedzirdēs tādu video, dzirdēs. Ko es tam mūlu? Es mūdot. Kaut kāda degviela ir ieliet, var nobraukt 162 km. Nebūs melojis. Cik tur ir? 162 km nobraukt. Tā tad ir degviela iekšā. Šau, kas ir? Nu, tā tie kanni ielē no rīta. Šo Melo. zinās servis dzīs. Vāciņš nebija. Jā. Traktors bija. Traktori izmet. Tad jātod īstenībā arī viņa vāciņš. Jā, Labi. Jā. Skanē. 1, 2 gatavs un... Nē. No, kas mums tur ir, Robis, ir kaut kas, nav? Būs brauciens ar siltiem zemēm. Engine control moduli. Vēl sacis tev neiet, vecīt. Lai viņas neiet. Lai iet, kam vajag, lai iet. Jā, ziemā. Brīnies, kāpēc viņam pietarpīt. Ka vispār nav problēmas. Vienkārši viņam ir raksturs, tāpat kā man Aunam. Kāds saimnieks tāda mašīna? Man liekas, ka te būs zin, kas jānodzēš kļūdas, bet cik vajag labāk nodzēst sākumā. Paskatīsimies, cik viņš dzīvs ir. Mošiš lec tagad? Mēģināt. 5. sprausa. 5. 6. sprausa vēl teicās? Jā. Nu, tas ir jau kā mēs minējām, maz degvielas laika bākā. Niklau. Es taču tev Kaut es šito redzētu. Mēs taču tev teicām. Degvielai jābūt ir bākā. Nu, ko ņemam ārā sprausas, pārbaudam. Nu jā, edīsim uz pārbaudu, lai apskatās, cik tiešām beigts vai var taisīt. Ja nē, nu ņemsim jaunas, nu es domāju. Tas arī jāstāsta, ko klients teiks, kas nav mūsu maksas. Jā, tieši tā klients izvēlēties. Nu jā, tieši tā. Piedāvāsim Pirmais variants, kā mēs visiem piedāvājam. Restaurēt, Jā, var. analogu. Jā, var. Normāli šitam varēja. restaurēts analogs, lietotas Jā. vai nu oriģinālās. Bet atkal lietotām BMW ir tā, tu centrā. dabūni viņas, atkal jāved pārbaudīt, tu atkal maksā par to. Bet Nu, to jau klients domā, mēs tieši visi tā, izstāstam. mēs izstāstam savus. Visos gadījumos. Tieši tā. Tā kā jā, sapratām, 5. 6. sprausla. pasākums? Jāstāst, cik sprauslas Jā, maksā, vai jāiet pie pavisam kompi. beigts vai nav, jā. Grūti teikt, nevar tā pateikt. Katrai mašīnai individuāli. Vai varēs Tur jau tā restēt? lieta, varbūt tur tiešām kaut kāds, nezinu, maziņš sūdiņš beigts, tur var Nu, es sataisīt. domāju, ka tajā 1000 mierīgi tiksim cauri. Te būs lētais variants, pa 1000 tiekam. Jā. Ja mēs būtu Rīgā, būtu pusotrs. Nu, es pateiktu 2. Un uz augšu. Jā. Es ticamāk. Tāpēc jā, dzīsim ārā. Problēma ir skaidra. Izņemsim sprauslas, nevis dzīsim ārā. Un tiekamies nākamajā sērijā jau nākamgad! Paldies, kas skatījās un turpina skatīties, jo XO pārdodās. XO pārdodās un Ja vajag Niklaus. saremontēt mašīnas, droši zvaniet mums. Rīgas iela 69. Te arī varam aizvest satīrīt, te patām blakus ir tīrītājs. Riepas arī varam samainīt. Mums ir montējumais aparāts. Es ņemu sprauslas ārā, jūs varat runāt. Lūk, kas varam nogādāt sagatavot apskatēju mašīnas. Nekāda problēma. Nu ko, sveicināts Niklā, vēlreiz čau. studijā. Nu ko, esam Auto 2000 studijā. Tātad, kā jau redzējāt sērijas sākumā, X-iņš, kur mums ir šobrīd. Servisā, tur, kur BMW parasti laikam... Bet tas nav nekas traks. Noteikti viss komentāros rakstīts, atkal X-servisā, atkal viss ir slikti. Bet nekā slikta nav. Redzēsiet video. Diagnostiku uztaisījām ar Robi.
pacēlām uz pacēlāju, pielikām datoru, visu izdarījām un problēmu jau sapratām, kur viņa ir. Tātad atrisināsim, viss būs kārtībā, jo gribam klientam atdot labu auto. Pareizi? Jā. Kas ir interesanti, ka servisā es skatos ar Audi, mēs sēžam pie Audi. Es, protams, negribu neko teikt, varbūt tās ir sakritības, bet zinu, ka uz kaut ko tas viss iet, ne? Jā, jo tāpēc, ka tiešām mēs tikko servisā bijām, pacēlām augšā X-u, kamēr Robis skrūvēja pannu nost, protams, ko jūs redzat arī video sākumā, bija tā, ka stāvēja A6-nieks viens mūsējais uz pārbaudi, un Niklaus saka, forši, ne? Viņš iekāp iekšā sajūts, un atkal, kas mums vēl šeit ir blakus, S8. Tā kā jā, varbūt tā ir zīme, ka nākamais autiņš varbūt būs Audi. Cilvēki, kur jau domāja rakstīt komentāros, kas būtu tas auto pēc BMW, ko vajadzētu būt. Par ko domāt vajadzētu. Nu, varbūt tas būs, protams, turpinājumā. Uzreiz gribēju tev jautāt, kā vispār X5 un cik ilgu laiku esi nobraucis un kaut ko varbūt var pastāstīt. Jā, es tev teikšu, ka izbrīnīts esmu par X-u. Tiešām saistībā ar to, ko man cilvēki ir rakstījuši un teikuši pašā sākumā, kad mēs gājām, mēs izvēlējāmies to auto, ka tur vajadzēs tik daudz apmeklēt servisu un tik daudz ieguldīties, bet vispār pretēji. Tikpat kā nekas nebija jādara. Tagad uz pārdošanu varbūt tās kāds pārsteigums ir, bet es domāju, zin kā, mašīnu tomēr esmu nobraucis gadu, daudz nobraucis, bet viss ir apmierinājis. Bet tiešām ir tā sajūta, ka gribās jau... Jā, pa lielam, ja mēs varētu ielikt, teiksim, fragmentus arī šajā video, kur tu esi bijis ar viņu, cik tu kilometrus un cik daudz. Atceries, bija tev tā, tā kā tūre pa Latviju, kur tu visās Latvijas pilsētās biji un tev katru dienu bija jābraukā. Es nezinu, man liekas, X-iņš godam tiešām kalpoja un pie tā gada un nobraukuma un visa, viņš tiešām tev neprasa ieguldījumus. Un kalpos vēl joprojām. Protams. Tūlītās visu izdarīs, kas ir servisā jāizdara un viss. Tur jau arī kā pasniedz, izdarīsim, kas jāizdara. Tur jau nav šitāds saraksts, tur ir druscīti. Starp citu, reāli. Druscīti, jā, un tur pāris lietas sadarīsim un viss būs kārtībā. Tā kā, jā, ok, labi, teiksim arī par X runājot. Pamanāms bija, kā viss tas sākās, kā tu izdomāji tieši plēvē viņu ielikt un kāda bija tā tava doma, ka tu viņu paņēmi? Jā, man vienmēr pirms man auto arī parādījās, man gribējās, lai viņš izceļās, lai viņu pamana un es to mēķi piepildīju. Ka tagad tiešām pat gribās kaut kā nedaudz nolīst no tā visa, bet tajā pašā laikā gribās kaut ko jaunu, kaut ko izveidot, kaut ko vēl kaut ko jaunajam autiņam, teiksim, arī plāno kaut kādu dizainu mainīt, vizuāli? Es domāju, skatīsimies. Ja kaut kas būs, noteikti nebūs kaut kas līdzīgs šim, bet pavisam kaut kas savādāks. Jo pārāk daudz skatienu un visa kā uz ielas ir viņu nevar nepamanīt. Nevar nepamanīt, protams, bet tāds arī bija mērķis un tas tika realizēts. Ļoti daudz kaut kādu video, kur es esmu kaut kur nolicis auto uz trīsstūrīti. Viss kaut kas. Bet, zin kā es tā padomāju, ja man ir BMWs un BMWs vēl izceļās, kā mēs šodien minējām, tās ir divas lietas. BMWs un BMWs izceļās un vēl ir pie stūres. Kāds tev bija toreiz vēl variants? Ko tu vēl biji noskaties? Mercedes bija, man liekas? Man šeit bija Mercedes. E-klases, Mercedes vai X5, bet X5 vairāk uzrunāja. Bet tagad gribētos arī kaut ko tādos pašos lielumos. Tieši gribēju nākamo jautājumu tev uzdot. Noteikti arī esi pats papētījis tīrgus, visu. Kas būtu tas nākamais modelis, ko tu pirktu? Varbūt, lai paliek intrigā vēl, jo es pats vēl brainstormoju un domāju un skatos. Bet tas būs tā kā vieglais vai turpinās ar džipu braukt, teiksim, augstāka mašīna vai zemāka? Es domāju, ka... Vai tas arī, lai paliek tā intrigā, lai... Pagaidām nav vēlme braukt ar kartingiem, ja? Okay. Es gribēju no tevim izdabūt to vārdu. Tu kaut ko man vienreiz pauz galā minēja par Teslu. Es zinu, kā daudz runā par to Teslu, ka nevajadzētu, bet es kaut kur aizdomājos un kaut kur Kristapam arī pateicu, ka varbūt tās Tesla būtu. Bet kaut kur tas tādā... Es tieši gribēju, kāds bija Kristapa viedoklis par Teslu? Kaut kur tas visu laiku bijis tādā humora komunikācijā, ka nekad tas nav bijis nopietni. Un tāpēc varbūt es arī neesmu līdz galam pie tā nopietni piegājis. Jā, varat pakomentēt par Teslu, kas būtu, ja es tagad Teslu. Jā, komentāros varbūt ierakstiet, ko jūs sakat, ka Niklaus teiet ar Teslu braukt. Bet manuprāt, pie šīm degvielas cenām Tesla būtu izdevīga uz doto momentu. Es arī gribēju jautāt, kādas ir tavas domas, teiksim, par visu to degvielas cenām, ka ir tik augstu, un vai tev
vai tu esi gatavs, teiksim, atkal pirkt dīzeli vai benzīnu vai elektroauto? Nu, teiksim, kāds ir tavs domas par to situāciju? Zinu, ka es esmu gatavs kaut kam jaunam, kaut kādām pārmaiņām, un zinu, ja būs kaut kādas pārmaiņas, tad es kaut kā arī pats pārmainīšos un darīšu visu, lai varētu braukt ar to nākamo auto. Zinu, tāds vispār, teiksim, interesi par autiņu ir kaut kāda, nu, teiksim, cilvēki sūta kaut kāds maiņas variants. Bija kaut kas sūtīts. Var pastāstīt, kā mums ir katru dienu maiņas sūta tāds, nu, es biju domājis, kā tev, nu, kā cilvēki reaģē uz to. Nu, protams, daudzi raksta, daudzi piedāvā visu kaut kādas variantus maiņas, bet kaut kur sākotnēji nebija tāds plāns par maiņām, bet mēs kaut kā iegājām līdz tām maiņām. Tā kā tas ir kaut kā baigi taustamies. Arī, starp citu, gribēju, taču man tur raksta, kāpēc mēs tur baigot tur ciparu ielikām ar visām tām numurzīmēm, bet beigās ir cilvēks, kas gribēja iegādāties tās numurzīmes par attiecīgu X summu, un tad man raksta. Bet kāpēc? Tas taču ir tavs numurs. Nu, teiksim, arī tur jau nav. Nu, tur ir Kravals, bet interesanti ir tas, ka rakstīja arī cilvēks ar uzvārdu Kravals. Nu, es tieši gribēju saprast, nu, kāds sakars ir viņam dabūt Kravalis numuru, ka, nezinu, viņam uzvārds ir Ozols, nu, piemēram. Jā, un tagad cilvēki man raksta, kam tavu numuru vajag? Nu, kur ir cilvēks, kurš man piedāvā X summu, bet man tā summa neuzrunāja. Tā kā pa maz piedāvāja. Varbūt vienkārši tas X viss ir ar visu to numuru jāpārdod. Sākumā bija tāds plāns, mēs to nebijām pateikuši, tāpēc bija tā summa arī 14. Bet vai 9, X Kravalis tas otrs gribēs X5 ar tavu numuru? Viņš gribēja vairāk tos numurus. Es nezinu, vai nu viņš, vai nu viņam fāters kaut kas tur bija, bet, bet kaut kā atsevišķi negribējās numurus no mašīnas. Tā kā, ja būtu varbūt tās par to summu gatavs to mašīnu un tos numurus ņemt, tad es domāju, ka tad pieturētos pie tā. Nu labi, teiksim, X-iņš. Jā, es saprotu, X-iņš bija tava pirmā mašīna. Jā. Vai nebūs, teiksim, tā kā žēl vai, nu, tā kā atvadīties no viņa, nu, emocijas, teiksim, tomēr atmiņas. Vienkārši, kur tu esi bijis ar to mašīnu, jo tu reāli visu Latvijas apbraukājis ar viņu. Nu, varētu tā teikt, jā. Mierīgi. Pat atceros. No tās sfēras, ko es daru, noteikti tādas emocijas būs. Tā kā viennozīmīgi tur tā kā. Jo tur jau arī kā tev tas posms gāja, arī interesants ir. Kāds bija tas pirmais dizains, kāds bija otrais dizains, ko cilvēki komentēja par to pirmo, ko komentēja par otro. Un saprot, baigās atmiņas, man liekas. Es tev teikšu, baigais tāds ceļš, baigi daudz enerģiju tur ielikām. Nu, tā kā, bet bija to vērts? Jā, bet tur pat nav saruna par naudām, par cik mēs viņu pārdodam, par to, ko mēs izdarījām no vienkārši mašīnas, kas bija pie jums, mēs viņu pārvērtām, ievas pārvērtības uztaisījām, un plusā tas, ka vēl tehniskais stāvoklis labs un tā atpazīstamība tam auto, nu ļoti daudz plusi. Un tad cilvēki brīnās, kāpēc mēs pārdodam, piemēram, par tādu summu, un šeit man tas vispār lēta vēl priekš tā visiem. Nu, es arī gribēju tev jautāt, nu, kāds ir tavs viedoklis, un lai to arī cilvēkiem pastāsti, kad, teiksim, cena, teiksim, X, kuru tu esi iedomājies, kāpēc viņi ir tāda. Jo citi nesaprot, teiksim, nu, to domu tavu, kāpēc tu viņu tirgo par tādu summu. Jo reāli, ja paskatās tirgu, nezinu, tu viņu var nopirkt no summas X līdz tai summa X, bet tu tirgo, varbūt, teiksim, tā nedaudz dārgāk. Virs vidējā tirgus gan jau. Jā, noteikti, varbūt tu vari cilvēkiem arī izstāstīt, kāpēc ir tā summa nedaudz dārgāk. Labā tehniskā stāvoklī, plusā, ka tu ne tikai nopērci mašīnu, bet tu nopērci jau tā kā produktu, teiksim, kurš ir gatavs, kurš ir izveidots, ar kuru tu vari no sērijas tālāk darboties. Ja tev, protams, tāda interese ir. Jo viss tas dizains, protams, to dizainu var noņemt un būs tas pats X. Klients, teiksim, ir atradis tavu autiņu, viņam patīk. Ko darīs ar to dizainu? Tur tavu seja ir. Virsū. Mēs varam dizainu ņemt nost. Varam ņemt nost. Šobrīd ir. Bet man liekas, krūti izstāst viņš tajā melnajā. Jā, vienkārši jānomaina bilde un viss. Braukt. Tad ar uzņēmumiem var sazināties un beigās varbūt tās kaut kādas deals var arī uztaisīt. Okay. Bet visticamāk jau noteikti būs cilvēks, kurš gribētu to gan jau ņemt nost realistiski. Tā kā, jā. Nu labi, paldies, ka atnāc pie mums uz studiju. Jā, paldies par uzaicinājumu. Jā, par uzaicinājumu. Paldies, ka atnāci. Gaidam jaunums par X-iņu, gaidam rezultātus, skatieties tālāk. Noteikti redzēsiet, turpinājumi sekos. Noteikti arī minēsim, kad mēs viņu pārdosim. Uz pārdošanu redz, kā sanāca. Kaut kas izlīd, izlabosim un tad jau sekojiet līdzi, visur parādīsim. Par pārdošanu. Un tad jau, kad būs jauns auto, tad jau redzēsiet, vai būs šie aplīšie. Vai būs kas cits? Jā, vai būs kaut kas cits. Kaut kas padomā viņam ir, bet viņš īsti negrib līdz galam teikt. Tē?
Kas ir T-burts? Tesla? T-burts, jā. Nu, to mēs redzēsim. Vai tas Cerams, būs ka ne. elektroauto, vai tas būs... O tā, labi, Niklaus. Labi, Paldies, paldies ka tev atnāc. liels, jā. Viss, davai turāt līdz Atpakaļ nākamā mājās reizē. ar vilcienu. Tieši tā, viss, čau.